Naftas krājumi mūsu planētas dzīvēs nebūtu nav neierobežotā daudzumā. Tāpēc mūsdienās tiek meklēti un jau ir atrasti veidi, kā piemēram ierasto automašīnu degvielu aizstāt ar bioloģiskiem resursiem. Izrādās arī Latvijā tiek ražota šāda zaļā degviela, jeb bioloģiskā dīzeļdegviela. Pie jūras pilsētā Ventspilī brīvostas teritorijā atrodas Baltijā lielākais biodīzeļdegvielas ražošanas un pārkraušanas komplekss BioVenta, kurā pie zaļās degvielas iegūšanas strādā aptuveni 75 cilvēki. Bioloģisko dīzeļdegvielu iespējams ražot no sojas pupiņām, saulespuķu eļļas, pat no dzīvnieku taukiem, taču šajā rūpnīcā tiek izmantotas tepat Latvijā audzētas rapša sēklas. Tātad, ja mums ir rapsis, mēs no tā iegūstam biodīzeļdegvielu. Kā šis process norisinās, to tūdaļ pastāstīsim. Tā vienkāršot sakot, var pat internetā atrast, kā vāra biodīzeli. Paņem katliņā, ielej rapšu eļļu, pielej klāt metanolu, pielej tur vēl bišķi klāt ķīmiju, pavāra un pēc tam nostājās. Augšā ir biodīzelis, apakšajā slānītī nostājās glicerīns. Tas ir tas process, kas ir tas pamats. Tā ir tā ķīmiskā reakcija, kas notiek, kad no rapšu eļļas un metanola sanāk šis te biodīzelis. Ielūkosimies šajā ražošanas procesā soli pa solim. Vispirms rūpnīcai ar vilciena vagoniem vai kravas automašīnām tiek piegādāta galvenā izejviela – rapša sēklas. Kravai automatizētā veidā tiek paņemti sēklu paraugi, kuriem laboratorijā izmērot eļļas saturu, mitruma līmeni un dažādu piejaukuma apjomu, tiek noteikts kvalitātes līmenis. Ja sēklu kvalitāte ir atbilstoša degvielas ražošanai, tās nogādā 4 milzīgās tvertnēs, jeb silosos, kuros kopumā iespējams uzglabāt 20 000 tonu rapša, un ar to nodrošināt nepārtrauktu rūpnīcas darbību 330 dienas gadā. Tagad mēs esam eļļas spiešanas un attīrīšanas cehā. Šeit no silosiem tiek padots rapsis uz procesu. Rapsis iet caur vairākām attīrīšanas iekārtām, kur tas tiek attīrīts no rupjajiem, smalkajiem, metaliskajiem piemaisījumiem. Tālāk viņš iet cauri svariem, kur viņš tiek svērts, cik tiek padots uz procesu. Presējot uzkarsētas rapša sēklas, no tām tiek iegūti apmēram 30% eļļas, kas pēc izspiešanas tiek nogādātas speciālos rezervāros. Lai šī eļļa pēc tam turpinātu tālāko ceļu uz biodīzeļdegvielas ražošanu, tā tiek rūpīgi attīrīta no piemaisījumiem. Tas process ir tikai, lai atdalītu atsevišķus piemaisījumus, kas ir eļļai klāt. Tā pati eļļa, kāda viņa ir, tāda viņa arī paliek. No viņas tikai noņem nost fosforu pamatā. Fosforu un taukskābes. Protams, tur izmanto ķīmiskās vielas, apstrādātu eļļu ar fosforskābi un nātrija sērmu un pēc tam vēl ar citronskābi, bet tās visas skābes un sērmi tie visi eļļā nepaliek, viņi pēc tam atdalās nost. Kad izspiestā rapša eļļa ir tīra, beidzot var sākties īstais biodīzeļdegvielas vārīšanas process, kur pie eļļas tiek piejaukts klāt metanols un ķīmisks katalizators procesa pātrināšanai. Lūk, ieskats ražošanas procesa datorvadības sistēmā, kurš schematiski šis process ir attēlots. Šeit es parādīšu tieši to pašu galveno to ķīmisko procesu, kur notiek paša biodīzeļa rašanās, teiksim tā. Šis tā tad ir tas galvenais reaktoriņš, kurā te ir parādīti tādi cauruļvadiņi, kur nāk iekšā eļļa, nāk iekšā metanols, katalizators, tad tas viss sajaucās kopā, notiek reakcija, un tālāk jau tas viss maisījums aiziet uz tādu tvertni, kur vēl turpinās reakcija, un pēc tam viss sadalās tādās 2 slāņos, un tad no augšas nāk ārā biodīzels, no apakšas nāk ārā glicerīns. Paralēli augsta līmeņa ķīmiskās un ugunsdrošības aprīkojumam, BioVenta dīzeļdegvielas ražotne ir aprīkota arī ar vairāk kā 1000 dažādiem sensoriem un datu devējiem, kas rūpējas par ražošanas procesu. Tie mēra un nosaka sistēmās esošo spiedienu, temperatūru, izejvielu patēriņu un citus būtiskos parametrus. Būtībā pati degvielas ražošana no sākuma līdz beigām ir pilnībā automātiska, un cilvēks šeit nodarbojas tikai ar to, lai šo automātisko ražošanu uzturētu, labotu vai koriģētu. Modernās tehnoloģijas ražotnē nodrošina ne tikai vieglāku procesu pāraudzību un vadību, bet ļauj arī samazināt cilvēku skaitu, kas nepieciešams rūpnīcas darbības nodrošināšanai.
Но если на самом деле исключить какое-то количество датчиков, то... Ja izslēgtu kādu daļu no sensoriem un devējiem, tad būtu patiešām grūti kontrolēt šīs visas sistēmas. Vajadzētu dažādas pārnēsājumas ierīces, mēraparātus un varbūt kādus 15 vai 20 cilvēkus, kas teju kā ārsti ar termometriem mērītu temperatūru, mērītu spiedienu vai arī skatītos un kontrolētu, kā pa caurulīti tek kāds šķidrums. Или просто смотрели по трубке, как идет продукт. Kad pēc vārīšanas procesa biodīzeļdegviela ir atdalīta no glicerīna, ar to vēl gala produkta ieguve nav beigusies. Lai šo biodīzeli varētu liet automašīnas bākā, tam ir jāatbilst veselai virknei Eiropas Savienībā noteiktu kvalitātes standartu. Mums rūpnīcā ir ļoti daudz dažādas tvertnes, cauruļvadi, sūkņi, maisītāji, viss kaut kas, lai pēc tam dabūtu šo te kvalitāti. Tātad no biodīzeļa, ko tur sākamā nosacīta savāra, ir jāatdala nost viss, kas tur ir piemaisījumi klāt, sākot ar to metanolu, kas paliek pāri, dažādi sāļi, mehāniskās daļiņas, tur eļļas daļas neizrēģējušās. Ir daudz dažādas vieliņas, ko jāatdala nost. Un pēc tam vēl pašās beigās ir, ka mēs paņemam paraugu un uztaisam analīzi un pasakam, jā, tas tiešām ir labs biodīzels. Tad tikai mēs viņu laižam ārā no ražošanas, laižam jau ārā uz noliktavu. Iegūto gala produktu no rūpnīcas iespējams transportēt prom dažādos veidos, sākot ar kravas automašīnām un beidzot ar vilcienu vagoniem vai pat kuģiem. Būtiski piebilst, ka biodīzeļdegvielas ražošanas procesā rodas arī vērtīgi un liederīgi izmantojami blakus produkti – kālija sulfāts un glicerīns. Kā jau minējām, vārot rapšu eļļu kopā ar metanolu, tiek izmantots katalizators – kālija hidroksīds jeb kālija sārbs, kas pātrina ķīmiskos procesus. Tad, kad tas biodīzels ir saveidojies, tad viņš paliek iekšā glicerīnā. Viņu no turienes apstrādā atkal ar sērskābi, noneutralizē to kālija sārmu, noneutralizē sērskābi un sanāk beigās šis te sāls, kālija sulfāts, kura vēl arī tur papildus vēl pamazgā attīra, lai nebūtu arī tur lieki piemaisījumi. Un tālāk jau dabūjam viņu pulveru veidā un pārdodam kā minerālmēslus. Skaitās ļoti labs priekš tur, gan nelielās dozās, bet priekš puķiem un tur dažādiem tādiem vairāk specifiskiem pielietojumiem. Savukārt otrs blakus produkts, kas rodas biodīzeļdegvielas ražošanas procesā, ir glicerīns, kas tiek plaši izmantots arī citās nozarēs. Glicerīns arī, kas iegūst, viņš tālāk tiek attīrīts. Tiek attīrīts līdz vistīrākai iespējamai pakāpei, līdz medicīniskai kvalitātei. Viņi tātad var izmantot gan farmācijā dažādu tur smērēs, krēmiem un visādām tādām lietām, gan medicīnā tur zāļu ražošanai, gan arī izmanto arī visādiem tehniskiem mērķiem, piemēram, tur automobīļu dzesēšanas šķidrumu ražošanā un vēl. Rūpnīca BioVenta gada laikā spēja saražot 100 000 tonnas ar biodīzeļdegvielu. Automašīnu un cita veida tehnikas kustināšanai no šī apjoma mūsu valstī tiek patērēta tikai aptuveni 5. daļa. Šobrīd Latvijā ir pieņemts likums, kas nosaka, ka ik vienā degvielas uzpildes stacijā esošai dīzeļdegvielai ir jābūt 5% biodīzeļdegvielas pieaukumam, jo tas palīdz samazināt fosilās degvielas patēriņa apjomus. Visā Eiropā ir noteikts šis te mērķis, kad līdz 2020. gadam visās degvielās jābūt vismaz 10% biodegvielai. Kādā veidā tieši tas ir katras valsts ziņā, vai tirgojot tīru 30%, 5, 7, vienalga. Katra valsts izlem pati, kā viņai labāk, bet tai kopējā daļā jābūt tiem 10% biodegvielām. Tomēr ne visām mašīnām šāda biodīzeļdegviela ir draudzīga. Ir standarta automašīnas, kas spēj braukt pat ar tīru, nešķaidītu zaļo degvielu. Taču ir tādas, kam pat 10% biodīzeļu piemaisījums pie klasiskās degvielas pagaidām nav vēlams. Viss ir atkarīgs no autoražotāja izmantotajām tehnoloģijām un materiāliem. Un vēl Latvijā biodīzeļdegvielu izmanto arī dedzināšanai katlu mājās, lai sildītu ēkas. Savukārt visa pārējā BioVenta rūpnīcās saražotā degviela, kas netiek patērēta tepat Latvijā, tiek ar kuģiem, vilcieniem un kravas automašīnām eksportēta uz tuvākām vai tālākām kaimiņu valstīm.